izklausies tāds noskrējies. Jā, grūti vēl pa dienas starp treniņiem, vēl vienu treniņu, bet tā vismaz pozitīvas emocijas kaut kādas savādākas, tā jau forši. Jā, jo man liekas, ka tev tiešām tā ļoti jautri iet, tā arī ir. Jā, čaļi kaut kā baigi. Visi skatos, ka visiem iepatikās. Es jau pirmajā treniņā viņiem teicu, sākumā jau, ja kādam nepatīk, tad var iet, jo gribās tikai tā, ka, teiksim, lai nav tā, ka cilvēkam nepatīk un piespiedu kārtā, bet es izstāstu, ka visi tādi forši čaļi, visiem patīk, un tas jau pats galvenais. Jūs esat arī kādas kombinācijas jau iemācījuši? Mēs vēl neesam basīt spēlējuši, bet kombinācijām nerunājot. Tev ir kāds līderis jau, ko tu esi pamanījis? Skatos kaut ko, tāds baigi izteiktais līderis nav, būs uz komandas spēle jāturās. Kas tu tāds? Es esmu Ventspils 5. vidusskolas komandas talismans. Tu zini, ka tu esi vienīgais, kurš piedalījies šajā pasākumā? Jā, tas arī bija mans mērķis, un viss šī ideja nāca spontāni. Vienkārši ejot no basketbola kluba Ventspils spēles mājās, mēs iedomājāmies, nevienā citā skolā nav, mums varētu būt. Un lūk. Tu esi kaķis vai tev ir kāds vārds? Nē, es esmu kaķis. Tu esi kaķis. Saki, tu katrā treniņā piedalījies? Jā. Un tu būsi arī sestdien? Protams. Un kā izskatās tavu komandu? Nav mums neviena basketbols, bet mēs ar gribas spēku un jā, mēs. Ar tādu kaķi 9 dzīvībām, ja? Arčem, tu esi viens no projekta veterāniem. Ar ko šis gads atšķiras no iepriekšējiem 2, kuros tu esi piedalījies? Šogad man noteikti ir talantīgākie džeki, uzreiz gatavi jau spēlēt. Vienīgais tagad jāiedot ir pareizais noskaņojums un raksturs parādīsies, es domāju, ar laiku. Tu šogad arī esi citā skolā. Iepriekšējos gads tev trāpījās 6. vidusskola, šogad tu esi 1. pamatskolā. Kāda ir atšķirības starp skolām? Es jau minēju, ka džeki ir talantīgāki, bet 6. vidusskolā tomēr palika man ar emocionālāks uzvaras. Tur tomēr, ja tu uzvari, tad tā uzvara ir tāda, kā apmēram čempionātu vinnēji. Tas man patīk, jā. Bet gan jau, ka šitiem arī parādīsies raksturs. Un kā tu jūties kā galvenais treneris, jo iepriekš tu biji asistents laikam, ja? Jā, iepriekšējos gados bija asistents, tagad esmu galvenais un atbildība lielāka. Pieredzīt, es uzkrājos no Valtera un no Janičēnoka, ja? Protams, 2 pieredzējušāki džeki, jā. Kas ir tās jūsu, varbūt, viltības? Varbūt viss jau tu man neatklās, protams, bet kaut kāds viltības, ko jūs pielietosiet 9. aprīlī? Tieši tā, ka neatklāsim viltības, jā. Lai mums baidās, bet mēs visu parādīsim finālā. Ģērbtuvēs jūs jau puiši esat savstarpēji vienojušies par to, kur uzvarēs, kur neuzvarēs, vai ko jūs tur runājat? Es domāju, tur līdz vienošanai ļoti tālu ir. Vairāk tur strīdi sanāk nekā vienoties. Es domāju, ka mūsējā šogad, manējie tagad, šogad ļoti labi nospēlēs, tiešām. Es negribu neko solīt, bet būs labi. Roberta, es cik saprotu, tad tu esi tā kā līdzjūtējis šobrīd? Jā. Tad tu vēl nemācies tajā klasē, kurā varētu piedalīties? Jā, es mācos 5. klasē šobrīd. Es gaidu, ka varētu piedalīties basketvīrusā. Tu ikdienā nodarbojies ar basketbolu? Jā. Ralf, vai tu 9. aprīlī nāks atbalstīt savu skolu? Jā, es labprāt atnākšu. Kā tev šķiet, kā treneri darbojās Arčoms un Damieris? Viņi darbojas labi un parāda visu pareizi un tā. Kā tev liekas, kurš no tiem, kas tagad ir laukumā, varētu būt līderis? Līderis varētu būt šis 5. numurs. 5. numurs, ja tas, kas ar balto kreklu skrien. Kāpēc tev tā šķiet? Jo viņš ļoti labi spēlē un var ļoti labi aiziet līdz grozam un apvadīt visus. Vai tu uz basketbola kluba Ventspils spēlēm arī nāc? Jā, nāku.